Mēs visi gribam domāt, ka mums vēl ir laiks, bet patiesība ir tā, ka mums tā nav. Un ja jūs nesāksiet rīkoties šodien, rīt jūsu šaubas, bailes un iekšējie ierobežojumi padarīs jūs par tās dzīves ķilnieku, no kuras jūs tik ļoti esat noguris. Jūs jau to jūtat. Jūsu attiecības brūk, jūsu idejas nerod atbildi. Dabā pastāv entropijas likums. Ja tu nezini, kas tas tāds ir, atver Google un izlasi. Un to neviens nevar apiet. Vai nu jūs augat, vai nu jums apkārt viss sāk brukt. Jūsu pasaule, tas ir jūsu spogulis. Tas, kā jūs jūtaties, tas, kā jūs rīkojaties ikdienā, pasaule pilnībā jums to atspoguļo. Ja jūs neusticaties, tad cilvēki vai partneri, kurus jūs gribat redzēt savā dzīvē, pie jums neatnāks, jo viņi arī jums neusticēsies. Ja tu netici, tev neticēs. Ja tu nemīli, tevi nemīlēs. Ja tu nerīkojies, neej uz priekšu, neriskē, neattīsties, tad viss, ko tu gribi sasniegt, virzīsies no tevis pretējā virzienā ar lielu ātrumu, kamēr jau būs par vēlu un visas iespējas būs palaistas garām, bet dzīve sagrauta un pazaudēta. Tas arī ir entropijas princips, vai nu nepārtraukta izaugsme, vai degradācija un sabrukšana. Ja tu gribi dzīvot nevis kā biorobots, kas vienkārši nesā savu ķermeni un ir neapmierināts ar savu dzīvi, bet dzīvot ar jēgu, ar dvēseli, ar enerģiju, es piedāvāju tev iziet šo attīrīšanos. Tu varēsi iziet dziļu sevis attīrīšanu un kļūt par citu cilvēku, kurš ir atbrīvojies no atkarībām, no bailēm, no depresijas, no izdegšanas, no iekšējās vientulības sajūtas un citām psihoemocionālajām sāpēm. Tu kļūsi par cilvēku, kas ir savas dzīves radītājs. Cilvēks, kas ir kļuvis par savas dzīves radītāju, ir piepildīts ar harmoniju, ar dzīves prieku, ar laimi un pārpilnību. Protams, lemt tev. Ja jaunajā gadā tu gribi kļūt par jaunu cilvēku, tu vari pieteikties bezmaksas konsultācijai, spiežot uz linka augšā manā profilā. Laimīgu tev jauno gadu!